Sveiki! Šodien es prezentēšu savu ēnu dienu. Ko es ēnoju? Es ēnoju Līgu Pedersoni, un Līga ir jāšanas sporta treneri. Jāšanas treneris palīdz citiem uzlabot prasmes un sasniegt savus mērķus. Viņi taisa treniņu grafikus, motivē sportistus un nodrošina drošību treniņos. Šim darbam nepieciešams labas komunikācijas prasmes un izpratne par fizisko sagatavotību. Un galvenais mērķis ir veicināt klientu progresu un labklājību jāšanas treniņos. Tātad, ko mēs darījām? Līgas dienas ir ļoti aizņemtas. Tieši šajā dienā grafikā mums bija lekšanas treniņi. Kopā novadījām 4. Jātnieku līmeņi atšķirās. Trenēja gan mazus, gan lielus bērnus. Un līgas darbs ir, manuprāt, ļoti grūts, jo tas ir emocionāls, jo mēs tomēr strādājam gan ar dzīvām būtnēm, gan ar bērniem. Un šīs dienas uzdevums bija sagatavot bērnus priekšsacensībām, kas notiks tajās nedēļas brīvdienās. Un vēl ko mēs darījām, Līga ir arī zirgu tirgošanā. Mums vajadzēja nofilmēt zirga gaitas un nosūtīt pircējiem. Un var arī šeit redzēt stalli, kas pieder Pedersona ģimenei jau paudžu paudzēm. Un Līga stalli ir katru dienu. Tātad šeit ir jautājumi, ko es uzdevu. Dienas laikā uzzināju daudz jaunas lietas par šo profesiju, bet šie bija tādi būtiskākie jautājumi, ko es uzdevu, ir kāda izglītība ir jāiegūst, lai būtu šajā profesijā, vai jau kopš bērnības zinājāt, ka būsiet jāšanas sporta trenere, kā var iegūt vēl papildu zināšanas, vai darbs ir grūts un vai jums patīk savs darbs. Un šeit ir viss atbildes, ko man Līga iedeva. Un tad mans secinājums. Es secinu to, ka es gribētu kļūt par jāšanas sporta treneri, jo katru dienu ir jauni izaicinājumi un jauni darbi. Un kā arī darbs atrodas ārā, kur ir svaigs gaiss, un tas nav ofisā pie datora. Un arī es pati jāju jau 7 gadus, un man šis sports tiešām ļoti aizraujošs. Un esmu arī pati trenējusi mazus bērnus, un man ļoti patīk būt treneru lomā. Paldies! Jautājumi? Vai tev patikās Līgas ikdiena? Man patikās, bet tās dienas ļoti aizņemtas, jau no paša rīta ir jāsāk, un tu beidz tikai pašā vakarā. Man ir jautājums. No cik gadiem var sākt jākt? Nav ierobežots vecums, bet noteikti ieteikt no kādiem 4 gadiem, kad jau apmēram vari sākt pats staigāt, un, ap to vecumu. Man arī jautājums. Jā. Ko zirdziņš ēd? Zirgi ēd sienu, auzas, dažādas mušļus un vēl dārziņus un visu kaut ko viņi ēd. Tu viņu baroji? Jā. Paldies! Jā.